Mēs maidītu, jo smaids ir jaunības eliksīrs. Lai viņiem būtu ļoti labs veiksmes eksāmenos. Jā, par braukšanu. Par braukšanu? Aha, mēs nebrauksim. Jā, mēs nebrauksim. Jābrauks fakti, viņš man nepiezīmē. Kur tev viņš atbrauks? Te? Es teicu skolā, es saprīšu, kur viņš Liela stāvu, maza ziedošā pļavā stāv un dziedu dzīvība lielumā tavā. Vakarā lasīšu. Lielam un krāšņiem ziediem uzziedēja man atnākšana. Siltas rokas mani apmīļoja, mīļš acu skatiens mani pavadīja pirmajos ceļos. Ceļasomā maizīti ielika, padomu kamolā sacina, dziesmu nodziedāja, pavardu iekura un ugun dziedēšanas trauksmi novēlēja. Tas ir mans teksts. Nodāra pamata un saulēts spīd. Vai tas ir pavasaris? Vai tas ir sniegt plūksteņa laiks? Maiga vēja roka paņem mani un rauj iekšā atmošanās virpulī. Un es nespēju vien nobrīnīties. Viņa nedēļ. Manā logā pamodās saules zaķēnas. Bet vakar ziema ar cieruļputēm mēģināja atturēt un viegprātīgos krējiem. Tikai naktī zvaigznes sāka sarunāties jau spožāk, un šorīt piesaulē vēl viens balts zvaniņš piesaka sevi. Plīst pumpuri. Pirmie ziedi iesmažojas. Un arī šovakar mēs sāksim skaitīt laiku uzplaukšanas minūtēs. Pieskaras rīts man ar nezināmo. Viss ir mans, jo katrā esmu es. Pieklust, piestāja trokšņi, kad pumpuri veras un ziedi sāk smaržot. Diena smaržo. Plauksmeni dārzi, piesardzīgi un klusi, plauks arī dārzi citur. Lai nenotraustu jauko ziedēšanas brīdi, lai neizkliedētu smaržošanu, mums apkārt. Apkārt un pāri. Bet šis mirklis būs mūsējais, kad zieds domās par savu ziedēšanu, kad teiks paldies savām saknēm, savai auglīgajai zemē. Šodien mēs baudīsim mūsu piederību šim brīdim un šim mirklim.
Svētki dzimst, kad tos ieņemam sevī, kad sākam tiem gatavoties, kad vaicājam, kas esam mēs. Žetons. Tā ir piederība savai mājai, savai skolai, visiem jums un katram pašam sev. Un tomēr visiem kopā. Pavasars un ziedēšana, jauns sākums un pateicības savai sākotnē, savām saknēm. Esmu laba savā vēlmē ziedēt. Pieņem manu sapņu valsts, apskauj savas rokas ap mani. Pieņem mani mans laiks, nesteidzini manus soļus, apņem mani mana nolemtība. Klusa sirds laimībā mani kungs, pasakā mani pārburu un savus klusos zvanus skandi atmošanās brīžos. Es piesaku tev sevi pasaule. Es piesaku tev sevi, mans laiks. Nesteigdamies stiepi pretī savas rokas, tavam tuvumam neesmu viens, jo esi tu, tikai tu. Nesteigdamies dodos pretī, iekšā un pāri tev. Mana ziedēšana, jau mana plaukšana. Piesaku tev sevi, mans laiks. Es piesaku sev, tevi pasauli. Doma. Esmu tev parādā neizdarītais un neizpildītais vārds, bet tu vienalga skani pāri tālumam, tur tevis atdzirdēs. Domas, ak domas, manas aicinātājas kalnā, kalnā tuvāk saulei, tuvāk manai ziedēšanai.
prieks, ieskāriens un tavu rokas siltums mani sauc. Skreju līdz savu domas pānu vēdieniem, sauc un aicini, neaizskani un turi mani cieti, mani, mūžam žaucošo, mūžam skaņošo. Mana diena, es eju tev pretī ar augstu paceltu galvu, ar nemirstīgu garu, meklēt, meklēt un meklēt. Es piesaku sevi tev pasaule. Es piesaku tev sevi mans laiks. Tevi, kas mani mīl, sniedzos klāt trauslajam, apņem un pieņem tevi, sargāju savā siltumā un savā apliecinājumā, savā sirds pukstā ielieku tavu balsu taisinājumu. Rokās padodos un varbūt arī padodos, balsīs sasaucos un sasildos, ziedos pārvēršos, krāsainos, trauslos, balsīs sasaucos ar tevi, tu, kurš mīli mani. Un kuru es mīlu. Panāc man pretī, ja liekas, ka par laimēju. Es piesaku tev sevi pasaulē. Es piesaku tev sevi, mans laiks. Piesaku tev sevi pasaule. Es piesaku tev sevi mans laiks. Rasota pļava un rītā mirdzoša laimes apziņa. Man jātiek līdz tam apvārsmam, jātiek, jāsasniedz un jāskan līdzi tai trauksmēnajai ziedēšanai. Liela es stāvu maza ziedošā pļavā, stāvu un ziedu, dzīvība lielumā tavā. Es piesaku
tev sevi pasauli. Mūsu dvēselītes iet, basām kājām, siltām sirdīm, mēs ejam uz lielo starojumu vietām. Tur būsim tuvu, tuvu. Nāc un neatsakies dziedēt, neatsakies būt ļoti tuvu. Nāc un riskē pabūt sapņu dārzos. Tas mūsu tuvums, mūsu starojums. Tās mūsu dvēselītes rokās sadevušās. Tās mūsu sirdis vienā dārzā saziedējušas. Un mēs visi blakām, un neviens nav liekas, kas starp mums ir ienācis. Es piesaku tev sevi, mans laiks. Piesaku tev sevi pasauli. Topi un redzi, ieraugi pirms tevis to, ko nekad neesi redzējis. Mīli to vairāk, kā nekad neviens to nav darījis. Lielums, milzīgs plašums ir savu horizontu. Kāp pa vertikāli pret sauli, bet pamatu esi sasniedzis. Kāp savos kalnos un iedaisti savus ilgas. Tur pielūdz savu laiku, tur iezīmē savu tecējumu pret kalnu, pret sauli, ar lielumu, plašumu un vertikālas apziņu. Es piesaku tev sevi pasaulē. Kas mani pavadīja pirmajos ceļos. Ceļasomā maizi ielika, padomu kamolā satina, dziesmu nodziedāja un uguns dziedēšanas trauksmi novēlēja. Eju dienām un naktī, skanu rītos un vakaros, dienā sveicinoši un labu vārdu saku, citas sirdis plaucēja. Sauli iededz mums visiem, zvaigzni dāvina tiem, kas saprot tās vērtību. Pār plājumiem savas takas iestaigāju un savos vārdos nosaucu atklāto. Bagāts pasaules sev veidoju. Zīmēju krāsoju savas domas, baltās sniega pārslas, krīt un sasilda nosaušo zemi. Reibie ziedi, dāvanas pļavām, krāsainas lapas kā paklāja liekas ar kājām. Ej iekšā savā zīmētajā pasaulē, un tur
tikai gaišas domas, ar baltu sniegpārslu viegumu, reibajos ziedos sanošiem bišu lidojumiem un krāsaino lapu čaukstēšanu zem kājām. Ej iekšā savā zīmētajā pasaulē, ej un priecājies. Ir kāds spēks, kas dod pārliecību nenobīties. Ir kāda svētība, kas sargā mani. Un tie ir vārdi. Tu vienmēr vari atgriezties un sākt no gala. Man jāsaka, kāds man sauc, kāds mani pavadīs un sagaidīs, kāds nekad nenodos, kāds piedos un izdrošinās. Es piesaku sevi tev laiku. Es esmu mažojošs un neiztiprināts savā noslēpumainībā. Es mūžām gaļš un gaidīts esmu. Esmu jau liels, nebaidies no manis. Esmu gana gudrs un stiprs. Es jau esmu atradis savā ceļa gājuma sākumu. Nebīsties par mani, esi kopā ar mani. Piesaku tev sevi pasaulē. Es piesaku tev sevi mans laiks. Mans vārds būs pārliecinošs, mans solījums būs pārliecinošs. Tici man, mana mīļā. Zvaigzni nonesīšu, saulē likšu spīdēt spožāk. Tici man, tici. Dod savu garantiju, ka nešaubies. Un saukšu kļūšu tu stiprāk savā pārliecībā. Neatstāj mani savā ticībā, un es iegūšu savējo ticību sev un savam spēkam.
atdodu. Es esmu tik, cik saņemu. Jo vairāk atdodu, jo vairāk saņemu, jo stiprāks kļūstu. Es esmu tev un tu man, un ziedēšana sākas. Es ar savējo pavasari, tu ar savējo. Es ar savu saules ziedēšanai, tu ar savējo rīta vēju. Un ziedēšana sākas, un smaržas lido mūsu sapņiem līdzi. Abi esam bagāti. Dodam un gūstam, topam un kļūstam, dienai līdzi steidzam. Un nāc arī tu ar mums. Nāc un nebaidies. Nāc un saucies līdz ar mums. Saules siltumā, pavasar vēju plūsmā, un smaržās, un skaņās, un mīlestībā. Tev sevi pasaule. Es piesaku tev sevi mans laiks. Ceļš, kuram ir krustojumi, kuros ar tevi satikties, ceļa sākums un ceļa turpinājums, brīnumvārdi un acuskati, savs devums, visa sākums, dienas ritējums un dziesmas vārdi, melodijas skaņas. Patiesības mērs ir mans lieluma mērs, gaisma pār visu turpinājumu. Es esmu ar tevi un tu mani, smaids vieno mūs. Piesaku tev sevi mans laiks. Pie manis. Pa ceļam tas bija pārtapis no vienkārša vārda, jūtu izteikšanas vārdā. Katrā manā vārdā nu runāt vēsteli mana. Nebaidieties, laidiet arī jūs savus vārdus pasaulē, un tie atgriezīsies pie jums. Kā varavīksnes tiltu, kas seju pretī tev, uz mūsu sadošanos, uz mūsu kopējo tikšanos un turpināšanos. Mums kopā nekas nav grūti. Starp mums viss ir tik vienkārši un skaisti. Pa varavīksnes tiltu es eju uz sastapšanos, uz mīlestību, uz godīgumu, uz saprašanos. Esmu uzposusies savās jūtās un domās. Mēs satiekoties būsim ļoti laimīgi. Esam gatavi tam. Piesaku tev sevi pasaulē. Es piesaku tev sevi mans laiks. Un kas esmu blakus? Es mans liesnieks. Domas un manas sirds arī ir domas. Es visu esmu atdevusi un skatu, cik es bagāta esmu. Es arī jūs visu laiku mācu šo atdošanu, lai arī jūs taptu tik bagāti. Jūs man, es jums, es jūs. Mūsu kopā uzziedēšana, mūsu laikā, mūsu kopējā uzplaukšana,
Pasaule toks tik bagāta un tik skaista, ja katrs tai savā laikā dāvās savu uzziedēšanu. Mēs arī piesakām sevi kopā ar jums šī laikā. Yeah.
Mēs esam priecīgi, ka šogad mūsu skolā ir sauks karogs. Karogs, kas daudzus gadu desmitus graznos mūsu skolas svētkus. Tāpēc mēs 12. dāvinam karogam un skolai mūsu žetonu, lai tas atgādinātu mūsu skolai un skolotājiem par šīs skolas 2. izlaidumu. Kad esat mūs pacietuši, ka esat bijuši ar mums kopā. Paldies jums par jūsu mīļumu un sapratni, un lai vienmēr tā būtu. Paldies! Un visi tie, kas mēs šodien esam zālē. Vai žetons tas ir tikai piederības simbols? Vai žetona saņemšanas laiks ir laiks, kad apzināmies savu piederību savai skolai? Bet varbūt tas ir kaut kas daudz vairāk un daudz dziļāk. Mēs, kurus esam laiduši pasaulē bērnus, mēs zinām, kāds īpašs pārsteigums ir redzot pirmo smaidu bērnu acīs. Cik patīkams un jauks ir brīdis, kad redzam, kad mazais mēģina jau celties, bet kāds uztraukums mums ieiet sirdī, ja redzam, ka mazais spēr jau pirmo soli. Un tad mūs pārņem uztraukums un neziņa par to, kaut gan zinām to, kas būs nākošais, bet kā ar viņu būs un kas būs tālāk. Un vai arī šis brīdis nav līdzīgs putna mammas priekam, kad tu tūlīt mazais putnāns uzkāps uz līdztas malas, atvēzēs savus spārnus un laitīsies projām. Vai varbūt kādu retu reizi atgriezties atpakaļ savā līdztā. Un vai arī šodien nav tas brīdis, kad tev netiek celtas kājas, kad tev netiek kalts uz likstas malas, bet mātei jau iekšā ir uztraukums. Man liekas, šis ir ne tikai savas piederības laiks, bet arī savas apzināšanās laiks. Kas ar mani notiks tad, kad es stāšos likstas malā, kad pienāks eksāmeni? Kas notiks ar mani tad, kad es atvēzēšu savus spārnus, izlaidumus, un tad ir lidojums, cik tālu un cik ilgi. Un tāpēc, mīļie 12. Man ļoti gribētos, lai šis laiks ir ne tikai sevis piederības meklēšanas laiks, savas vērtības noteikšanas laiks, bet arī laiks, kad paņem sevī visu to, ko skola dod, ko vecāki mums dod, ko mūsu šūpulī liek arī tas, ko sabiedrībā redzam. Un tāpēc man ļoti gribētos jums 12. nolasīt vienu ļoti mazu fragmentu no Eduarda Virsas grāmatas Straumēni. Tā Straumēna māja laizdam pasaulē tos, kas nevarēja ligzdā vairs noturēties ārvērtā savopā, no kur uz visām pusēm izgāja tikumi, piemēri un labas pamācības.
un pārkāpdami pagasta robežas aizstaigāja līdz attālām Zemgales malām. Un, kad bijusī straumēnu ļaudis pēc gadiem vairs nepazinās, viņi viens otram paziņot, viņi viens otru pazina pēc goda kāpa, kas staroja no viņa pierēm. Man ļoti, ļoti, ļoti gribētos, ne tikai man, bet visiem skolotājiem, kas visus šos gadus ir bijuši kopā ar jums, lai jūsos ir iekšā ne tikai tās zināšanas, ko mēs esam devuši, bet arī godaprāts. Un galvenais, māciet sev apliecināt tur, kur tas nepieciešams, māciet sev aizstāvēt tur, jo tas būs jums vajadzīgs. Lai jums veicās šajā laikā līdz jūsu spārnu apēzieniem. Un, protams, šajā brīdī gribās mīļi paldies arī pateikt skolotājām, kuras vēl būs kopā šajā brīdī, pirms viņa kāds uz lidus malas, jo viņām nebūs viegli noturēt tik spurājumus, dažreiz tik gražīgas, 12. Tā ir viņa pārkārt pāri arī astei. To mēs novēlam jums, jūsu pašpārvaldi. Āries Elfnes dzejoli. Taisni tāpēc, ka otrais nevar piedzimt, dzīvot un laimi kalt. Cilvēks nedrīkst būt žēlīgs pret sevi un smilkstēt kā pūdelis balts. Tīk vai netīk, bet atzīt nākas. Viss, kas cildens ir, no nežēlības pret sevi sākas, un tai izsīkstot mirst. Tālap sevi ir jāatriec, kā skrējējam pēdējā aplī, citādi ilgas ātri ar pieticību aplī. Un kad maigums kā ūdenskritums brāzmo man dvēselē, žēlot es varu citus, tikai sevi, nē. Mēs jums 12. novēlam, lai nekad nezūd dzīves prieks, un lai jūs vienmēr smaidītu, jo smaids ir jaunības eliksīrs. Un tagad mēs jūs aicinām uz savām klases telpām.
Santa. Agnes, Līta. Mums viss sanāk. Nav. Bet mums nav jums ļoti gribās. Iedodiet mums grāmatiņu. Kuru lapus ir bija? Bet. Jā, šitā ir grāmata. Bet tad jūs varat. Jūs ļoti gribat, bet tad kaut kā tā. 110? Bet ja jūs varat. 110, jā. Patriša rītā nākuši jūs patīca priekšā. 110, trešā rītā nākuši. Sākas ar burtu. Un viņam nedrīkst. Un viņam jāatver pēdējie divi burti. Nedrīkst. Valodas. Bet tikai nedrīkst draudzes cerības. Jo gribās. Nedrīkst cerības. Tā. Tur jau nav jā. Kur jūs jāņem? Viņa teica, forma nepareizi, taču nevar rakstīt. Kura lapa? Vai kura vienkārši vārdu? Tas nav pareizi. Tas bija pareizi domāts. Es nebiju, es saku, jūs kā domāt, es nesaprotu. Šitā arī ir parādīt. Jūs nav vairs tā. Jā, ļoti. Ja var, tad? Ļoti gribās tad. Ja var? Ja ļoti gribās, tad var. Ja ļoti. Bet nedrīkst. Ja ļoti gribās. Tad var, bet? Drīkst. Bet nedrīkst. Jā, jūs. Bet nedrīkst. Nav. Kas tad ir piedod? Tas tad nav loģiski. Bet varbūt secība vēl var papērt. Nu jā, ja daži gribās, tad var, bet nedrīkst. Tad nedrīkst, bet var. Ja ļoti var. Nē, gribās tad. Kā ir pamaksāt? Ja ļoti gribās, bet nedrīkst, tad var. Jā! Ja ļoti gribās, bet nedrīkst, tad var. Jā, tur ir savādāk. Beidzot. Ilgi mums ir.
gribās, bet nedrīkst, tad var. Otra. Draugi grib zināt patiesību, bet negrib to dzirdēt. Tā. Un tā kā jūs tomēr savākā to patiesību vai gudrību, tad jums tiek pirmā vieta. Un otrais komandai Godpilnā otrā vieta. Tagad ar metāļiem. Mēs tad esam pirmās vietas ieguvēji. Mēs pirmie, jūs otrie. Jā. Pirmā vieta. No tevis aiziet, kaut kas jau dzimst un top, un plaukst, un dzied, un aiziet. Bet atkal prieks un raizes tev ceļā jāsastop, kā viss, kas nāk un aiziet, kaut šobrīd tikai top. Tātad apsveicam jūs ar žetonu saņemšanu, novēlam veiksmi eksāmenos, špikošanā, mīlestībā un visur, kur vien jūs paši vēlaties. Redziet, tie 15. B audzinātāji, mēs pieraksim pie tā ātras pagatījām. Labi? Bet tad lai nopilnē tā, labi? Jā, labi, lūdzu. Jūs reizē. Paldies. Bet jūs tad uzskavējieties visu apkārt pie mums, palīdziet mums un nesiet kopā ar mums reizē, jā? Labi? Mēs varētu piekļūt. Jā. Labi. Labi, mēs esam visi. Esmu ļoti priecīgi jūs redzēt, beidzot arī tādas sejas, kuras es neteikšu arī bērnu lūgumu. Bērni ļoti gribēja, lai beidzot jūs paši savā starpā arī sapazīstaties. Un es domāju, ka šī vakara gaitā jau laika būs, gana, vietiņa arī būs, gan tur aiz zāles tajā kabinetiņā pie galdiņiem. Ja ne, šajā klasītē varat nonākt lejā, ja kaut ko gribat uz auss citam pateikt vai viens otram pateikt, ja? Tā, tas būtu. Tagad jums būs jābūt bērniem. Lūdzu, esiet disciplinēti, kārtīgi, tādi paši kā jūs ir labie bērni. Vispār jau viņi ir labi. Tikai reizēm, par reizītē vien. Vai ne? Es nemeloju, taču vai nemeloju? Tā, tagad jūsu uzdevums būs tāds. Jums būs pēc mana nolasītā teikuma, kuru neesmu uzrakstījusi es, jāpasaka un jāpiesakās, kurš bērns ar to teikumu ir uzrakstījis un kura bērna vecāks tad jūs esat. Un tad jūs varēsiet nopelnīt vienu sirsniņu dalām uz ģimeni vai kā citādi vai personu. Tā. Labi. Man kā es tā. Jā, šitā pēc kā. Tā. Skatīties nedrīkstat, ja jūs rokačus gadījumā padrīkstat. Tā. Teikums kāds. Mani bērnu dārzā ne par kādu cenu nevarēja dabūt gulēt pusdienlaiku. Tiku pat sēdējusi visu gulēšanas laiku uz krēsliņa, kur ejot gulēt jāsalīdz drēbītes. Kurš tad tas bērniņš bija?
Kad bija maziņa, mīlēja ierāpties tētim klēpī. Kad bija maziņa, mīlēja ierāpties tētim klēpī. Jā, Ineks. Nu, tad jūs to groziņu varētu patot tālāk. Tagad, ķiniet, vajagā traktoristē. Tā ir Sandra, pilnīgi pareizi. Sandras vecāks, tētis, mamma un mazā māte. Pacienājāties, lūdzu, lai vismaz kāds sirsniņiet tur jau. Tikai lūdzu, tā, labi. Tomēr tie vecāki un žēl. Neredzu, mamīti, man tie parasti tad. Spēja pārsteigt cilvēkus ar neparastu drosmi, uzdodot neparastus jautājumus. Jā, Eva. Tātad Evas mamma, un Eva, ja vēl kāds nepazīst vecāki. Vispār jā, pareizi, es nepareizi darīju, jo vecā būtu kaut priekšā iznākuši, lai visi vecāki redz visus bērnus. Jo, tagad, tā, Gunita tev ir? Nav, bet es vēl parādīšu, kāda ir Gunita, bet es nolasīšu, kāda ir Gunita bijusi. Kad man bija 5 gadiņi, es aizlētos no bērnu dārza, bet vecāki mani nelamāja. Bet vēl, lai mums neiznāk, sanācies visi dārziņi. Tikšanas dienā savas vietas pie galvēs. Nu, redz. Tā, un Laumiņa mums, bērnībā bija tādi gadījumi, kad es bēgu projām no bērnu dārza. No viņām tikt vaļā. Mēs ar brāli kāpām šojmašīnas kastē un braucām uz Rīgu. Es gan zināt, kad brauc uz Rīgu. Redz, cik jauki tie Dagnijas vecāki un pati Dagnija. Nu, tad jūs varat to saldumu krosē dot apkārt, lai visiem tas. Ko? Nu kā, šojmašīnas kastē, nu tad tika vai tad netika? Nu, vairs nekā, kas nokavēts. Tagad tāds Paza meitenīte tek pa ceļu dziedādama. Evija. Tiešām Evija. Evija parādīs visiem, jā, un mamīte teikt, jā. Tā. Labi. Jā, bet jūs jau dažas uzrakstīt tā, ka var atšķirēt, un nekā darīt. Kā bērns bija ļoti iecietīgs. Tas, kas neizdoši. Jā, tas ir rēķis. Es gan centos drusciņā, bet man nekas tur nesanāk. Labi. Tas ir rēķis. Tā. Rēķis māma un rēķis tētis. Tā. Jā, un tad tālāk. Es biju ļoti rātrs, paklausīgs bērns. Un tikai vecākis, gan pieder tas bērns ļoti rātnais un paklausīgais? Tiešām! Tātad Aigars un Aiga ir vecāki, jo? Tā, tagad. Nav vēl kājas mūzaususi, kad uz trumbuļu mūžas pusi tirdzniece pilnā sparā, tirdznieki pilnā sparā plūst kā ūdens pavasarā. Nu, tiešām. Viņi jau mūs arī pārsteidz reizēm ar lieliem dzējot grūdiem. Jūs to grodiņu arī tur tā padalieties, lai neviens nāpiec, jo es pašlaik neesmu tik manīga. Un tagad tāds, un kurš tad bērnībā ir bijis bukainā virstiņa? Vai ir kāds bijis tāds? Mamma neatceras? Tā ir Gunta. Nāc ārā, jāparādās visiem. Tagad jau arī rāšats uz nosaukt. Bet neatzīst, kas tikai kā darīt. Tā, tagad tā. Bija nerātna meitene, skraidīja apkārt ar zēniem, kāpa kokos, kas ne jau vienmēr beidzās labi. Katru vasaru gāja mežu zemenītes lastīt uz tuvējo mežu. Mēs zinām, kas tāds zemenis lasīja, mamma neatzīst. Mamma neatpazīst. Tagad
nebija tā bērnībā, vai? Nu, bet bērnībā jau viss ir tā. Tā. Kā izgāju ārā, kā smiltis mutē ņem. Tā par sevi atceras. Kas? Dace. Ja? Un gan mums, teikumi neuzrakstīt, bet mums ir vēl viena dace, un tā ir mūsu mazā dace. Parādies visiem, ja? Lūk tā, un dadzīgs cilvēki. Nu tā, vecāks jūs tās ugunsviestības estīs izturas vecāks, tad ir tās brīvs. Nu tad jau redzēsim, tad jau nāk tagad mums tas grūtākais klausos. Turieties jūs, palīdziet saviem bērniem turēties. Un tad jau varbūt pagaidām vēl uzkavēsimies, kamēr mūs sauks augšā. Jo drusciņi braukšā daudz piekārtamies, teikt, un varētu šeit. Mums ir tur kādi jau kaut kādi tīri jautājumi, vai kaut kas tur radušies šajā laikā, no laikam jau. Bet es nezinu, vai jūs neklausieties. Vai jums bērni lūdzu nodod ziņas par tām trešdienām arī? Nodod vai nenodod? Es esmu ļoti maz vēl māmu redzējuši, pēc pāris naktis ir atbraukušies. Nodod, ko jūs tur meklēsiet? Man liekas, esam mazliet atpakaļējuši. Vai mēs atceramies? Mazliet arī pasmaidījām, atcerējāmies, kā ir sēdēt skolas solā, vēlreiz tāds stāvoti. Mūsu nodarbība ir beigusies. Paldies, kad mēs dosimies atpakaļ zālē un gaidīsim pārējos pārsteigumus. Pārējos ko? Nu, būsim mēs un sagādājuši. Tagad es vēršos tādāt bērnu. Vecām. Vedam un zāli. Labi, laikās. Mēs. Pilnīgi, vai ne? Guļos virs ūdenī. Tā, rakstīsiet, ko? Nu? Kur man tas pazud skrīts. Jo mums tur aprēķināja pēc tās formulas, un mums tur bija neaizmirstās 85 koeficients. Un ideāli būtu 100? Jā, bet viņiem, es liku arī sevi pieskaitīt. Viņi teica, ka man arī tur ir jāskaita, tad iznāca lielāku skaitu dalīt, cik tur mazāks. Es zinu, jā, bet man jau pašai nepatīk, protams. Kas tev nepatīk pie sevis? Viena sproga ne tā stāv. Jā, pagājuši arī vēl. Jā, tas labāk. Un kas tev nepatīk? Es nosarkstu, redziet? Es nosarkstu, apmēram tagad tā lampiņa tur tajā kamerā, jā. Un citi cilvēki tā nedara. Bet tas tāds necilvēks, nu bet...
gāzes mēs maksājam 10 centīmus. Man nav gāzes, nezinu. Un ja tas izskatās bezjēdzīgi, tā ir psiholoģija vai ekonomika. Tā, katrai kārtīgai sniegbaltītai ir vismaz 7 rūtīši un 1 princis, bet man ir 1, 2, 3, 4. Man ir 4 rūtīši. Un vēl skolotāja sacerējumu uzdeva, mans riņš nav, es nerakstu. Jā. Bet kur ir Dāvis? Nezinām. Un ābolu, tā skolotāja arī mums iesmērēja. Kas dzīvo būt saindēts? Nē, es zinu saindēts. Nē. Nu, jā, būs jau atkal tajā veikalā to importa tā saucamo, to saindēts un ķīvizēts. Jā,
ka var būt noderīgi. Labi, darbā. Sarīkosim tusiņu! Nekāda tusiņa nebūs. Nekāda tusiņa nebūs. Ejat rakstīt sacerējumu. Bet es tikai pagulēju. Atpūstos, vienu nav novedusi kapā. Labvakar, mani sauc Dāvi. Redz, sniegt vēl citas jūras. Es te mazliet pačurāšu. Tā. Mana jaunā kleita pērnogā tik pirmais taurums iemetās, un tu atkal liberāli, viņa biksītais neesi uzvilkusi. Cik reiz tev būs jāsaka, pirms čurā jaunajā dīvonā paskatīs, vai tur negulēs? Brīdīti neredzējāt? Kur sprīdītis teiciņu tādu kamš ar vienu sitienu? Kur sprīdītis? Kur sprīdītis ir? Kāds mani sauca? Sprīdītis! Kur tik liels? Ģimnāzijas ēdnīca labi baro. Jā, tas restus noaudu. Tas tā liels? Ko ir Tu došu, tā ir kājā, to ko es teicu. Nevaru, man tik viena. Man tik viena. Šurp, ka tev samet. Nevaru. Tad es ņemšu vienu no tajiem ragiem. Nevaru, kas tev? Kur ir mana sarkangalvī? Es prasu, kur ir mana sarkangalvī? Mans princis! Koši balta! Nē, tā nav manējā. Būtu vēl zeltana saprast par vodkinu saslimu. Bet balta, nu nē. Atkal par velti mīlēt. Tu esi manā sarkangalvīte. Ko man vilks? Varbūt tu? Ko man vilks? Apdēr 12 klasi vēl nav pamēģis, bet ir ap citām atskojas. Bet es tevi meklēju. Bet ap svešām. Bet es tevi meklēju. Jā, zinām, mēs tos vīriešus. Visādi par pasauli blandās. Tagad tikko vēl mums aptiku teica, ka 12. klasē mācoties. Nezinu. Vai tad to sāc tagad ģimnāzijā? Mūsiem. Vispār. Vēlties par šo viesim paprasīt Lidijas kundzei. Vēlties par šo. Aha, vienu noķa. Vai te man gājāt šodien 100 gadus būs jāguļ, vai? Nu nekas gaidīšu vien to princi. Gājis vīrs!
meitīt. Man šonakt būšot iespēja ģimnāzijas vīriešus izdancināt. Nu jā, tāpēc jau tie muskuļi jāizvingrina. Tad jau mums vajadzēs apleks. Nē, nu, uz skolotājs augstu apleks var neiznāk. Nu jā, bet kā mēs tos vīriešus sadalīsim? Man vajag divus. Viņi tādi slābani paliek, kad visu nakti jādejo. Manāk! Un jūs domājat, ka es trūktīgāka dāma? Man ar vienu par maz. Sagribēju. Ziniet, ko? Ko? Nu, kauliņus metīsim. Pa mieru. Paga. Nav jau vēl visi. Un ja nu īsti nepieturīs no vidusskolas Kārli paķersim klāt. Nu tā uzmanīgi. Vau! Viss jā, nav vairāk. Man, Modris un Aigars. Ej, pavirzies, sagrābs te pašus labākos. Mans, Edmunds un Vitālijs. Mans. Uģis un Genādijs. Man nemaz nav Uģi un Genādiju nevajag. Man Vlads patīk. Vladislavs, Cintars un Ēriks. Ēriks ir daudz jaunu un skaistu, lai tu vienu Un kāpēc jūs uzdomā man būs? Ilgonis! Un vēl! Kur ir mana lidmašīna? Vai tev lāpiņš kāds patīk? Nē, nedēļi nekas, es jau tādu tāpolīšu divu naktu. Man mājās dēliņa, divi meitiņa, pēciņa, visi te dēļ. Ņem māmiņa ābolīti, ņem. Paldies. Nu jā. Vispār, lai viņas iet un met tos kauliņus, es ar pagulēšu un princi pagaidīšu. Velku mamma ķēvis pirmā, galvu kambes man pirmā. Jā, Jāņem galvā, jāgrāb. Bet vai tas kalns nebūs par stāvu? Krāp, tu šaupies par savu zelta zirgu krāp. Un vai tā sakarība ir skaista? Skaista. Apis kā zvaigznes. Viena augstāk, otra zemāk. Kājas, kā stirnai. Palaidas. Āda gluda maiga. Vakar plēņi ķūd līdzināt, visur. Tagad nav grūti. Vislīdzināt. Krāp. Paņem mammu. To būs zelta zirga. Krāp. Sauceri, mosties. Es neesmu tev nekāda saucerīte, es esmu sniegbaltīte. Bet kas tu tāds? Es Antiņš. Kāds tu Antiņš tirvis tu tāds? Nu, bet es esmu tava saucerīte. Tikai acis tik dzīvo, un tas tik sāp. Precēji mani. Jā, izrādās šī ir nopietna sieviete. Es viņu ņemu. Tu cik spalvains! Pasakās, kāda nevienmēr ir īsta pārva. Bet kāpēc man šodien tādas atštaukas vien gadā? Tomēr labāk šitāds nekā nabaga trīnē ar vienu acu un 8 bērniem. Ir mana lidmašīna.
mašīna. Ja pārdīt, bet tu esi manta. Tajos sādušos helikopterus, nē, propellerus, nē. Virpuļus, manta. Viena maina, jo ruķiši rīko dusmi un vēl nokavēs. Nē, nu ko es te murgoju? Tas taču bija tikai sapnis. Bet vēl taču sacerējums jāpaspēj uzrakstīt. Jo nekas. Vai tavs laikam slikta ideja? Uzrakstīšu to, ko uzsapņoju. Laikam jau dzīvē gadās arī tā, ka vēlns apret sniegbaldīti un ragana aprec Antiņu. Nu, kā dūlais Dauka teica, jāiet. Paldies! Okay,